Saspringuši muskuļi izraisa trauksmi? Evolūcijas loģika. Senatnē, kad muskuļi saspringa, tas smadzenēm nozīmēja tikai divas lietas – vai nu bēgam no kāda, vai ķeram vakariņas. Prātšo mehānismu joprojām patur prātā. Tāpēc mūsdienās tavus stīvos plecus smadzenes iztulko kļūdaini. Uzbrūc! Nē, bēdz! Muskuļos un cīpslās ir sensorie receptori, kas pastāvīgi ziņo smadzenēm, cik stipri tie saraujas un cik daudz saspringst. Un ja ir ilgstošs saspringums, šie receptori sūta smadzenēm WhatsApp ziņu. Un tad ir tā sajūta, ka no zila gaisa ir trauksme, es taču esmu mierīgs, bet jūtos satraukts. Organisms ieslēdz cīnies vai beidz režīmu, izdalās stresa hormoni, adrenalīns, kortizols, elpošana kļūst seklāka, sirdsdarbība pātrinās. Ņem vērā, ka ikdienā saspringst arī mūsu sejas mīmika, žoklis, it sevišķi brīžos, kad mēs runājam ar savu oponentu. Jo, labprāt, mēs gribētu ieķerties viņam sejā ar nagiem, bet mēs taču nevaram, jo dzīvojam civilizētā pasaulē. Bet mūsu organisms daudz ko vēl nav pieņēmis. Tādēļ bieži pēc dažādiem konfliktiem ir sajūta, ka sāp ķermenis it kā pēc fiziska darba, jo spriedze jau vēl ir palikusi. Mierīgs prāts sāks ar mierīgu ķermeni. Muskuļi nav domāti tikai kustībai, bet tie arī ir ziņu stacija smadzenēm.